Nevienā tambora grāmatā vai žurnālā es nebiju redzējis šādu tamborēšanas veidu, kur savienojums stabiņš ir ar apmetumu, un, lai to izdabūtu cauri, adata tiek grozīta par 90 grādiem. To sauc vai nu par tamborēto briošu vai par Bosnijas tamborējumu. Šāds tamborējuma veids iespējams ir pats senākais. Cilvēki ganos uztaisīja āķīti, pa tādu plakanu, tā kā līneālu vai nazīti, un tamborēja biezus tamborējumus ar savienojumu stabiņiem. Un šeit vēl ļoti svarīgi izdabūt adatu cauri maliņas pārstaipam, un tā veidojas tambora brioša dažādie raksti. Protams, tamborējums sākumā liekas samērā piņķerīgs, un lai jums neliktos, ka jums abas rokas ir kreisās, kā tas bija man sākumā, kad es šo veidu nosaucu par ceļu uz komunismu, kur 2 soļi uz priekšu, 1 atpakaļ, un vispār rokas var nolaust, tad aptverot dažādus knifiņus, šis tamborēšanas veids pēc 2-3 nedēļu praktizēšanas kļuvis jau par manu iemīļoto, un šeit ir ļoti svarīgi izvēlēties tamboradatu ar asu galiņu un vēl tādu, kur viegli var grozīt. Un tā grozīšana ir ļoti svarīga, lai tiktu cauri apmetumam. Un tā veidojas šie raksti, kur tamborējums izskatās pilnīgi tā kā tāds adījums, bet krāsas spēlējas vertikāli, nevis horizontāli. Lai atrastu ideālo tamboradatu, es nopirku kādus 5-6 veidus, un vislabāk man patīk šāda veida, ar neslīdošu rokturīti un nepārāk plānu placinājumu. Otra tamboradata ir tāda druknāka, un te jau daudz vairāk ir jāpatērē spars viņu grozot, un tas nemaz nav tik ērti. Galīgi neder šādas te metāla tamboradatas ar plānu placinājumu. Tās ir slidenas un ļoti grūti pagrozīt. Kaut gan nekas jau nav neiespējams. Un tad, kad es sāku tamborēt briošu, man nebija tamboradatu citu, kā tikai šī pelēkā inoks tamboradata. Visādi es izgrozījos un izņēmos, bet tā sarkanā, tā ir daudz ērtāka un darbs iet no rokas. Lai rakstiņš veidotos kā labiskais, tad vienmēr adatiņa tiek durta aizmugurējā valdziņā, un tad priekšā arī tie labiskie tādi veidojas, un blakus tur tādi it kā kreiliskie vadziņas. Un tā tamborējums ir tāds ļoti elastīgs un foršs un mīksts, un pilnīgi jāaizmirst, ka tamborēšana ir tāda cieta padarīšana. Un laba tamboradata arī ļoti svarīga.